Noteikti no viņas arī treneris Neribs gaidīs šādu pārliecinošu spēli, ņemot vērā, ka mūsu komandai no līderiem Džordžijas Sartana, kur arī pagaidām gūs vienīgo grozu, izspēlē stāvmetienu līnijas un vēl viens precīzs stāvmetiens. Šī punktu starpība vēlāk var noderēt, rēķinot jau rezultātus vēlākā turnīra stadijā, kad būs nospēlēts vairāk spēles. Jau Krastiņa beidzot ar pustāla metienu atklāja rezultātu, un arī publika atdzīvojās. Jāsaka, tajā tribīnē, kur jūs redzat savos ekranos, skatītāji ir krietni mazāk nekā pretējā pusē. Neveiksmīgi iespēja uz grozu apakšu. Un arī šeit neveiksmīgi Kristīna Kārkliņa gāja pārķeršana, nepārķer. Forelika. Un Forelika 3 punktus pēc lielas. Neļauj saņemt Anetē Steinbergai bumbu. Tagad Aija Putiņa iespēlē Anetē Steinbergai. Anets šis pagrieziens un veiksmīgs metiens ar kreiso roku, 2 punkti. Rezultāts pacietīgi. Nav jāsteidzās. Vēlreiz bumbu Lieni Jansona. Piespēle Ievai Krastiņai. Ievas Krastiņas aizsargs apgāžās, bet jau to nemana. Un tagad jau lieliski. Satanācim redzot neuzskatīja Ieva Krastiņa. Kristīna Kārkliņa ievad kārtēju uzbrukumu. Redzēsim, ar ko tas noslēgsies. Pustāls metiens, un tas ir precīzs. Prātīgi, Kristīnai, manuprāt, jāuzbruk grozam. Tas vairs nebūs tik precīzs 3 punktu metiens, fantastisks noslēgums šai spēlē. Lielisku uzvaru Latvijas izlases izpildījumā. Skatītāji Davilē. Liels prieks par komandas sasniegumu šodien. Pārliecinošu uzvaru.